Šajā video es gribu pieskarties 9 uzvedībām un attieksmēm, kuras ir cilvēkiem, kuriem izdodas sasniegt savu rezultātu ilgtermiņā. Jo es esmu pamanījis konkrētas iezīmes tajos cilvēkos, kuriem sanāk to rezultātu sasniegt ilgtermiņā, un kas viņas ir. Un šīs ir 9 lietas, kam es iesaku pievērst uzmanību arī tev. Tātad, tajos brīžos, kad tev rodas kaut kādas grūtības, vai kaut kādi izaicinājumi, vai tu vienkārši nezini, kā ar kaut ko tikt galā, vai kaut kas liekas šausmīgi grūts, pievērš uzmanību, uzdod sev jautājumu, vai tu dari, vai tu esi palaidis garām, vai tu ignorē kādu no šīm 9 lietām. Un visticamāk tā arī būs, un tad tu uzreiz zinās, kas tev ir jādara. Tātad, numur viens un pats svarīgākā attieksme, kas ir tiem cilvēkiem, kuriem izdodas sasniegt savu rezultātu ilgtermiņā, ir viņi sagaida, ka būs grūtības. Jo ir tā, ja tu gaidi to, ka grūtība nebūs, ja tev liekas, ka process būs šausmīgi viegls un viss notiks kā pa sviestu, kā saka, tad ir tā, ka tiklīdz tev radīsies pirmās grūtības, tas liksies kā pilnīgs pasaules gals. Savukārt, ja tev ir jau tāda attieksme, ka tu pieņem to, ka daļa no šī procesa ir izaicinājumi, tad, kad šie izaicinājumi grūtības radīsies, tad tava attieksme būs tāda, es jau tevi gaidīju. Un tad tu esi daudz pārliecinātāks, tu neesi pārsteigts, jo tad, kad notiek kaut kas negaidīti negatīvs, tad tā emocionālā sāpe ir lielāka nekā tad, ja tu kaut ko jau gaidīji un ka tu jau tam gatavojies. Tā kā gatavojies tam, ka būs izaicinājumi. Numur 2, fokusējies uz šo izaicinājumu risināšanu. Ja tavs fokus visu laiku ir uz to, vai es jau esmu sasniedzis galamērķi, vai viss jau ir kārtībā, vai man uzlabojās viss, vai es progresēju, ja tavs fokus ir tikai un vienīgi uz galamērķi, tad tu visu laiku esi konstantā tādā negatīvā stāvoklī. Ar to es domāju, tu visu laiku uzkāp uz svariem un tu redz, es vēl neesmu pie savu galamērķi. Kad es tur būšu? Vai arī tu izmēri savu vidukli un skaties, man vēl nav ideālais viduklis. Vai arī tu mēri savu asinsspiedienu un tu redz, kāpēc man jau nav uzlabojies asinsspiediens? Un tu visu laiku sev ieliec tajā stāvoklī, kāpēc vēl nav tas. Tā ir vislabākā formula, kā panākt to, ka tev nekas neiznāks ilgtermiņā, jo tu vienkārši ar laiku negribēsi vairs neko darīt. Tie, kuriem izdodas, viņi fokusējās uz problēmu un izaicinājumu risināšanu. Tas nozīmē, ka ja viņiem rodas kaut kāda grūtība, viņi risina uzreiz to grūtību. Viņi uzreiz ķerās klāt tās grūtības tā grubulīšu nolīdzināšanai. Piemēram, ja tu ej uz darbu kafejnīcu un tu saproti, ka tu īsti nezini, kā ketogēnā uzturā izvēlēties, ko ēst. Tā ir maza grūtība. Tev ir 2 izvēles. Tajā brīdī tu varētu teikt, var jau pieciest, tur paņem kaut kādas tādas lietas, kas varbūt tev īsti negaršo līdz galam, bet tas ir vienīgais, ko tu zini, ko tu it kā varēst. Vai arī numur 2 ir, tu varētu aiziet mājās, tu saproti, ka es nezinu, ko darba kafejnīcā izvēlēties, un tu vari izdomāt, kā to varētu atrisināt. Man ir jāiepazīstās tur ar visiem produktiem, ko es varu ēst ketogēnā uzturā, man ir jāsaprot, kā es varu izvēlēties, ko es varu ēst un tā tālāk. Tu izdomā, kā atrisināt šo mazo problēmu. Tas cilvēks, kurš atrisinās šo mazo problēmu, viņš ir viņu nolīdzinājis, un tas vairs nebūs nekāds grumbulīts, tas vairs neradīs nekāds izaicinājums. Savukārt, tas cilvēks, kurš nerisinās šīs mazās problēmas, un kurš teiks, kur viņš var pieciest visu kaut ko, ātrāk vai vēlāk viņš vienkārši sabruks, jo šīs mazās problēmas, viņa ir maza, līdz kamēr uzrodas vēl viena, un tad ir 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 beigās 1000 problēmas, un tad šīs 1000 problēmas, tas varbūt ne 1000, bet tad šīs 101 mazās problēmas pēkšņi ir kļūstas par milzīgu problēmu, un tu vairs pat nezini, no kur gala ķerties klāt. Tāpēc pirmā lieta, gaidi, ka būs problēmas. Numur 2, kad viņas rodas, fokusējas uz šo mazo problēmu atrisināšanu, nevis uz viņu pieciešanu. Jo uz vairāk problēmām tu pievērsīs acis, jo daudz grūtāks tev tas viss process būs ilgtermiņā. Sākumā visu var pieciest, bet pieciest ilgtermiņā neko nevar. Kas mums novada pie 3. lietas, pie 3. attieksmes uzvarētājiem, tiem, kuriem izdodas sasniegt to rezultātu. Viņi visi uzdod jautājumus. Un es nezinu, vai tā ir šitā pieaugušo problēma, vai tā ir vienkārši kultūro latviešu problēma, bet, ja tu neuzdos jautājumus, tad procesa
progresa nebūs. Tātad tiem, kuriem izdodas ilgtermiņā ieviest šo uzturu un tik galā ar izaicinājumiem, viņi nekautrējas uzdot jautājumus. Un es tev arī iesaku, tik līdz tev rodas neskaidrības vai problēmas vai grūtības, kuras tu nezini, kā atrisināt, uzdot jautājumus. Es gaidu to, ka tev būs izaicinājumi. Tāpēc, ja tas ir pirmais noteikums, pirmā šo uzvarētāja attieksme, es gaidu to, ka tev būs problēmas un nekautrējies no savām problēmām, tik līdz tev rodas kaut kādi jautājumi, neskaidrības vai izaicinājumi, prasa palīdzību. Numur 4. Tie, kuriem izdodas, viņi negaida brīnumu. Viņi negaida to, ka veselības problēmas, kuras ir veidojušās 20, 30 gadu garumā, atrisināsies 1-2 nedēļas laikā. Šī uztura ietvaros daudz no tavām veselības problēmām tu atrisinās daudz ātrāk, nekā tu domāji, ka tas ir iespējams, bet ne tik ātri, cik tev gribētos. Tā kā negaida brīnumu, negaida to, ka tu tiks vaļā no visām savām problēmām 2-3 dienu laikā vai pat 2-3 nedēļu laikā. Visticamāk, uzlabojums tu redzēsi pirmajā mēnesī vai pat ātrāk, bet vienkārši negaida brīnumu. Ļoti liela daļa no visa šī procesa ir laiks. Un ir laiks dot laiku ķermenim atkopties no tā, ko tu viņam esi nodarījis pirms tam. Tā kā dod sev laiku, ja tu sekos procesam, rezultāti būs. Vienkārši negaidi brīnumu. Nākamā lieta. Viena no vissvarīgākajām lietām, ko dara tie cilvēki, kuriem izdodas ilgtermiņā, ir viņi noskatās visus materiālus to paredzētajā secībā. Vienmēr bez izņēmuma. Tad, kad kāds uzdod jautājumus, tagad nē. Vienmēr bez izņēmuma, tad, kad kāds nesaprot, tad, kad kāds raksta, ka viņš neko nesaprot, es paskatos, kādus materiālus viņš ir skatījies, un es redzu, ka tur ir caurumi, ka ir izlaista video un nav skatīts tev paredzētajā secībā un tā tālāk. Tie, kuriem izdodas, viņi skatās video to paredzētajā secībā, jo visi tie video viens uz otru būvējās. Tā kā, ja tu noskaties video numur 1, un tad tu noskaties video numur 5, tu nesapratīsi, par ko es runāju video numur 5, jo ir lietas, ko es izstāstu video numur 2, video numur 3, video numur 4. Tā kā skaties materiāls to paredzētajā secībā, ja kāds no video klipiem liekas garlaicīgāks, tas ir ok, uzliec 2x ātrumu, bet noskaties visus to paredzētajā secībā. Nākamā lieta, ko dara tie cilvēki, kuriem izdodas, ir viņi izpilda tos uzdevumus, kuri ir jāizpilda, pie konkrētiem video, pat ja viņiem liekas, ka tas viņiem nav jādara, ka tas uz viņiem neatiecās. Visi video, kas ir iekļauti šajā, visi uzdevumi, kas ir iekļauti šajā kursā, ir iekļauti šeit ar konkrētu mērķi, un ir svarīgi viņus visus izpildīt, un ir tādi, kas varbūt tev liksies, kuriem nav īsti nekādas saistības ar uzturu, bet viņi ir tādi, kas tev palīdz, izveidot to emocionāli stabilo bāzi, izveidot to nesatricināmo motivāciju, mēs to tā varam nosaukt. Ir tādi uzdevumi, kuri ir svarīgi, lai būvētu tavu saprašanu. Viņi visi ir svarīgi, un tu redzēsi, ja tu izlaidīsi kādu video, patin pāris nedēļas, pāris mēnešus uz priekšu, un tikai tāpēc, ka tu būsi izlaidis kādu no uzdevumiem, tas tev atnāks un iekaudīs pakaļā, un pats sev sarežģīs dzīvi, neizdarot kaut kādus no tiem uzdevumiem. Visi uzdevumi ir iekļauti ar mērķi, un ir svarīgi viņus visus izpildīt. Vēl viena ļoti svarīga, kas mums sanāk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. lieta. 7. svarīgākā lieta ir sekot procesam. Cik kā mēs visi ienākam iekšā šajā kursā ar kaut kādām iepriekšējām zināšanām, bet tie, kuriem izdodas sasniegt to savu rezultātu, viņi seko procesam, pat ja viņi kaut ko pirms tam zināja par keto vai par gāvēšanu vai tādu. Viņi nemēģina ievērot ketogēno uzturu, tad, ka viņiem ir materiāli tikai par low-carb uzturu. Seko kursā paredzētajam procesam, un kā tu vari zināt, kas tev ir jādara, tev šobrīd ir pieejami tikai tie materiāli, un tev šobrīd ir pieejams konkrēts daudzums materiāli, un tev ir jādara tikai tās lietas, par ko es runāju tajos materiālos, kas tev ir pieejami līdz šim. Un ja tu esi pie low-carb uzturu, tev nevajag domāt par gavēšanu vai par keto. Ja tu esi ticis līdz ketogēniem uzturam, tad tev obligāti nevajag uzreiz gavēt. Tā kā nesteidzies sev pa priekšu, seko paredzētajam procesam. Šis, uztura pārmaiņas ir labākā vieta, kur lēnāk braukas tālāk tiks, ir vislabākais teiciens. Jo rītīgi svarīga lieta visam šim procesam ir dot savu laiku, adaptēties katram uzturam. Un, ja tu sasteigsi, tas vienkārši tu sarežģīsi ikdienu. Tā kā seko paredzētajam uzturu procesam.
Astotā lieta ir 3 mēnešus, tā kā kamēr tu mācies visu šo uzturu, izmet ārā no galvas vai vismaz noliec malā tās zināšanas, kas tev bija par veselīgu uzturu. Jo tās zināšanas, kuras tev ir šobrīd par to, kādam vai nu veselīgam uzturam vajadzētu izskatīties, vai kā būtu jādara low-carb uzturā, vai vienalga. Tās zināšanas, kas tev ir par uzturu līdz šim, nav palīdzējušas tev nonākt līdz tam rezultātam, līdz kuram tu gribi nonākt. Līdz ar to, ja tu gribi sev pēc iespējas vienkāršāku procesu un gribi, lai tev nerodas visādi emocionālais stress un nesaprašanas un tā tālāk, noliec pie malas to, ko tu zini šobrīd par veselīgu uzturu un seko tikai tām lietām, par ko es runāju šī kursa ietvaros. Un, protams, ja tev rodas, teiksim, ja tu dzirdi mani sakām, ka tev ir jādara tāds, kas konfliktē ļoti ar tavām esošajām zināšanām, droši uzdod jautājumus un droši prasi, un es izskaidrošu to situāciju, kāpēc mēs darām tā, ne šitā. Bet nemēģini savienot savas esošās zināšanas par veselīgu uzturu ar to, ko tu mācies šeit, ja tas novadīs pie katastrofas. Tad tur būs ritīgs ziepes, jo daudzas lietas, par ko mēs runāsim šeit, iet pilnīgi pretēji tam, kā tas tiek mācīts standartā. Tā kā nemēģini savienot to, ko tu zini šobrīd, ar to, ko es mācu šeit. Sakot tikai tām lietām, par ko es šeit runāju. Un pat pēdējā un arī tikpat svarīgā lieta ir, kamēr pirmos 3 mēnešus, kamēr tu mācies visu to, kamēr tu apgūsi tos pamatus, uzliec sev informācijas klapes. Tas nozīmē to, ka visa informācija, gan arī tā skaitā par keto un low-carb un visiem šiem uzturiem, par kuriem mēs runāsim, uzņem informāciju tikai un vienīgi no šī kursa. Un ja tev rodas kaut kādi jautājumi, uzdod šos jautājumus man, Facebook grupā, rakstot e-pastā vai kaut kur citur. Jo atkal, ja tu sāksi meklēt informāciju citur, kaut kādos citos avotos, tev šobrīd nav tās zināšanas. Lai izfiltrētu, kur ir patiesība, kur ir mīti, kur ir puspatiesības, kur man ir jāklausās, kur man nav jāklausās. Jo arī keto grupās ir tā, ka tur iesācēji māca iesācējus, aklais ved aklo. Un tad beigās, tāpēc tur ir tā, ka viens uzdod jautājumu un saņem 5 dažādas viedokļus, kā būtu jādara. Tāpēc, ka tur ir iesācēji, kur māca iesācējus. Un loģiski, ka visiem ir nesaprašana, kā būtu labāk darīt. Tā kā, ja tu esi šeit, uzticies šim procesam. Šim procesam burtiski ir izgājuši pirms tevis cauri 100 cilvēku, kuri ir sasnieguši ļoti labus rezultātus, un arī tu vari sasniegt tādus pašus rezultātus, bet tas notiks tikai tad, ja tu sekosi tam procesam tādā kārtībā un tādā veidā, kā tas ir paredzēts. Tā kā šīs ir tās galvenās attieksmes, šīs ir tās galvenās uzvedības, kurām es esmu pamanījis, kuriem seko tie cilvēki, kuriem reāli sanāk sasniegt to savu rezultātu. Un pats galvenais, kuriem izdodas sasniegt to savu rezultātu, izbaudot šo visu procesu. Un tagad tu zini, ja kaut kādā brīdī tev rodas, tu jūties apjucis, tev rodas emocionāli pārdzīvojumi, tev liekas, ka dzīve kļūst grūti ievērojot šo uzturu, paskaties uz šīm 9 lietām un pajautā sev, kur no šīm lietām es nedaru. Un tu uzreiz redzēsi, kas tev ir jāsāk darīt, vai kas tev ir jābeidz darīt, lai padarītu šo visu procesu daudz vieglāku. Nākamajā video mēs izrunāsim, kas ir tās lietas, ko dara tie cilvēki, kuriem 100% neizdodas. Jo ir konkrētas uzvedības un attieksmes, kuras dara tie cilvēki, kuriem vienkārši ir šausmīgi grūti, tīri pašu vainas dēļ. Tā kā ejam uz nākamo video.